Sveiciens no otrā butīka Itālijā. Esmu ādas soma ražotnē, pati personīgi šeit uz vietas. Dāmas, kā notiek tātad šie laivu šopingi? Jūs skatieties laivu, ņemiet ekrāna čāvini ar tām vienībām, kas jums patīk. Augšā piesēvojiet sev WhatsApp telefona numuru, uz kuru sūtīsiet šo ekrāna čāviņu ar izvēlēto preci, norādot krāsu, norādot pakomātu, ar kādu Latvijā vēlēsies saņemt Omniva vai DPD savu telefona numuru. Es tev pretī sūtu rekvizītus, jūs uzreiz veicat apmaksu, jo man jūsu pasūtījums jāizpērk šeit ražotnē uzreiz, jo rezervācija šeit nenotiek. Tā kā principā sanāk tā, tu izvēlies, es tev nopērku, un tas tiek likts kastē. Un kā es minēju, dāmas, šīs cenas, kuras jūs redzat šajā laivā, ir tikai un vienīgi mana brauciena laikā. Tas ir special offer, kā es teicu, tas ir atsevišķs projekts, kuru organizējas pati kā personal shopper, ja bajeris starp jums un mani un ražotāju. Lūk, dāmas, šodien mēs sākam ar Hermes dizaina iedvesmotajām jostām, jo viņas šajā reizē ir viskuplākajā skaitā. Kā es teicu, dāmas, šīs Hermes dizaina iedvesmotās jostiņas man ir pašai, manuprāt, pilnīgi visās krāsās. Es jau katru reizi, kad atbraucu nosiekolojos un prasu, vai ir kaut kāda jauna krāsa, ko es varu paņemt. Viņas ir super ērtas, ērtākā josta, kāda vispār ever man ir bijusi. Kāpēc? Jūs dievinu jostas, kurām nav astes. Tu nekas nekur nekarājās. Ļoti skaisti var uzlikt uz biksēm, ļoti skaisti var uzlikt uz svārkiem, uz žaketēm pa virsmu, mēteliem pa virsmu. Es pat lieku ļoti labs variants. Vienmēr saņemu ļoti daudz komplimentu. Lūk, un tātad, dāmas, kas ir pieejams no zelta furnitūras uzreiz rādu. Top, protams, pirmkārt būs melna ar zeltu, ir baltā ar zeltu. Ņemat ciet noteikti noderēs vasarai. Tālāk ir konjaciņš ar zeltu, kā es teicu, šokolāde, maskēl pirmkārt, tāpatās kā melna. Ir oranža, dāmas, tāda ir sarkana. Un ir taupa ar tādiem baltiem tiedziņiem. Šīs dāmas josta šajā reizē nevis 45, bet 40 eiro. Tāpēc jostiņa 40 eiro. Arī no Safijānī ādas. Un kā es arī iepriekš jums nedaudz rādīju, kā viņas regulējas dāmas šādi. Redzat? Savalkam vienkārši, tad, kad jostiņu uzlies, viņi vienkārši tā aizmugurē savu bīdi. Un tas ir ideāli vienkārši. Šāds variants. Tātad parādīju jums ar zeltu un rādu ar sudrabu. Tātad ar sudrabu vīns. Ar sudrabu, kā es jums teicu, šokolādi, tad es pati sev paņemšu šokolādi ar sudrabu, jo man dažreiz prasās tieši sudrabu furnitūra. Tad būs kapačīno dāmas ar sudrabu, paskatieties šāds skaists gaišs zils ar sudrabu, tad ar sudrabu oranža dāmas, sērkanā, konjaciņš ar sudrabu, melna ar sudrabu ir maskēl pirtākā, tāpatās kā balta ar sudrabu. Es teikšu tā, nepažēlo, paņem noteikti sev gan sudrabu, piemēram, tu ņem melnu, gan sudrabu, gan zeltu, un tāpatās ar balto, piemēram. Es varu pateikt pilnīgi pēc sevis, es no sākuma paņēmu vienu, pēc tam vaktēju kaut kāds 2-3 mēnešus, kamēr es dabūju otru furnitūru, jo tiešām dažreiz prasās. Piemēram, šoreiz es pie sevi nodomāju, to tās starp citu jums parādīšu. Šoreiz es kā reizi nodomāju, kāpēc es koferī ieliku sev ar zeltu. Jo man pa lielam šodien es pat uzliku sudraba pulksteni. Šis arī, labi, viņam maliņa tur tāda zelta, bet vienalga pērlīte velku sudrabu. Josta 40 eiro, dāmas šajā reizē parasti 45. Tā kā man ir diskonts šajā reizē, paskatieties. Kā jums šķiet, vai ne? Pie šī outfita šodien ar sudraba pulksteni man būtu labāk piestāvējusi nevis ar zeltu josta, bet ar sudrabu. Piekritīsiet? Un šīs ir, dāmas, tas stāsts, ko es saku. Bieži vien furnitūra nosaka ļoti daudz ko. Lūk, dāmas, tātad par jostiņām tikām cauri, iesim cauri plauktiem. Rādīšu visu pēc kārtas, kas ir šeit. Es pirmīt paspēju izskriet. Ir arī dažas jaunas jostas. Tā kā paskatīsimies vēl arī tās. Un ir baigi superīgie piekariņi dāmas, kā maciņi priekš somām. Tas ir pilnīgs jaunums. Tagad tikai ievest, es parādīšu jums vēlāk. Un arī nedaudz ar to Hermes dizaina stilistiku ar šo te sprādzīti. Bet sudrabā pagaidām bija. Tā, nestāstu vairs jums daudz uz priekšu. Laižam vienkārši pa plaukiem un skatāmies, kas mums ir jauns, kas mums šeit ir. Kaut ko skipošu, kā es teicu. Tā, lai mēs apskatām aktuālāko. Un pēc vakardienas 4 stundām, es šodien esmu tāda, kāda es esmu šodien. Nu ko, es domāju, šo sekciju pat neņemšu. Mēs sāksim ar kaut ko jaunu un garšīgu. Tāds jauns pavisam somas modelītis, dāmas. Tā ņem mūsējā reku pako. Ты будешь себе ферить тоже, ты можешь работать. Я вам просто хочу, чтобы она красиво хотела. Super, спасибо тебе большое. Redzi, kā es vienmēr ir tieši tā, šeit ir pārdaks, un tad Reku Taņa jau zina, ka Gunita ir tāda cimparlīga, viņai visu vajag skaisti, un es patēju kārtoju plauktus, un tad viņa iet pati un sakārto plauktus man, lai mēs ejam uz priekšu, viss ir skaisti. Labi, dāmas, mazāk sarunu, vairāk darbu. Parādīšu pavisam jaunu somas modelīti, mums mājaslapā viņš nav. Tātad šāda neliela izmēra somiņa, maziņš rokturītis parāda, cik maziņa. Cik nav super maziņa, es teikšu lielā maka izmērā, stabili. Ja? Un ir klāta arī šāda te garā lencīte. Principā tas ir crossbody. Crossbody maza rokas somiņa crossbody. Skatāmies, dāmas, šāda te ļoti viegla, super viegla somiņa. Zelta furnitūriņa, skatāmies iekšā, dāmas, kas ir, kāda skaista odere, paskatieties tāds Burberry stils. Un kabatiņas rāvējslēdzēja. Dāmas, šīs somiņas cena ir 76 eiro. Un es jums rādu, kas ir šajā brīdī pieejams no krāsām. Kā es teicu, kad ienāk jauni, tad krāsu ir visvairāk. Tātad sāģis tonītis, gaiša zila, rozā, balta, sarkana, melna un ir arī dzeltenais tonītis. Attiecīgi, šis crossbody somas modelītis, kas man nedaudz vienmēr atgādināja šo metāliņu tādu furlas iedvesmu. Skatieties, tagad, dāmas, viņš ir ienācis zamšādā. Nebija, pagājušā reizē nebija, tikai bija šīs un principā tur viss bija diezgan izpārdots, tad tagad ir zamšādā. Lūk, līdz šim mēs aiziesim tālāk, es rādīšu šo te. Tātad, zamšāda somiņa, ar ko viņa forša, kas man viņā patīk, divi rāvējslēdzēji. Tātad divas atsevišķas kabatiņas. Skatāmies, un vienā no tām dāmas ir kabatiņas rāvējslēdzēji. Tas nozīmē to, ka tu ļoti viegli vari saorganizēt saturu. Gribu liekam viņu šādi te, kā tipiska crossbody somiņa, ļoti viegli, ļoti patīkama zamšāda. Dāmas, šīs somiņas cena ir 74 eiro, bet no tonīšiem, kas mums ir palicies tikai, un starp citu ļoti maz, dark taupe, un šokolādīta viena. Lūk.
Ļoti skaista, viegla, patīkama somiņa. Šis ļoti labs variants, ļoti labi iet. Tālāk parādīšu jums tādu polaina dizainas iedvesmas somas modeli, arī pavisam jauns. Paskaties, kāda maza millilīte. Arī interesants rūtrītis. Viņš šādi te uz pietpodziņas uzspraužas. Maza millilīte. Šādi te. Un kā tad atveram, uz rāvējslēdzēju neatverās. Protams, ir garā lense. Gaiši zilē ir garā lense, bet es uzlikšu sev, jo man šodien monohromajā piestāvēs. Tieši melns. Šādi izskatās, kad uzliek virsū šo te garo lencīti. Arī var saregulēt. Un skatāmies, kā tas izskatās. Šādi te. Labākais ir tas, kad šādas mazās, kā es iepriekš arī minēju, šādas mazās somiņas, kuras transformējās kā crossbody, ir rītīgi foršs variants. Tātad rādu uzreiz krāsās. Bet atlikumi ļoti mazi, uzreiz saku. Tātad gaiši zila, ņūtonis, sarkana, melna, rekur citroniņš, tāda ir vēl viena gaiši zila, tad ir mints, ir šokolāde dāmas un ir arī balta krāsiņa. Cenas, nezinu, jums atkārtoju, nesaucu 73. Tāks, nonākam līdz klačiņiem. Iepriekš ražotnē jums rādīju ādas, tad šeit būs zamšādas. Rādīšu kaut ko mīlīgu. Skatieties, šie foršie klačiņi. Klačiņi somiņi, crossbodies, pat teikšu arī. Arī ļoti labi pērkās. Šis variants dāmām ļoti patīk. Mēģināšu to parādīt. Tātad iekšpusē dāmas viena kabata uz rāvējslēdzēju, ir garā lence, lai somiņi var uzlikt kā crossbody. Rekur vienai laikam ir uzlikts, es šo nejaukšu parādīšu. Uzreiz pateikšu arī cenu. Cena ir 70 eiro. Un rekur parādīšu, kā tas izskatās ar ar crossbody lencīti. Starp citu lencī, ir gan regulējumi, gribēju teikt, ka nav. Lūk, var viņu arī uzlikt šādi kā crossbody, ja nu ļoti vajagās. Tāks, un ātri skrienam pa toņiem kopā un skatāmies. Šādi te tonīši nesaukšu, jūs redzēsiet vienkārši, kas šeit ir piedāvājumā. Lūk, tāks, tikmēr paralēli skatos arī paralēlo sekciju. Tāds dāmas. Vēl viens jauns somas modulīts rādīšu jums pelēkā krāsā, jo te ir lencīte pievienot. Skatieties, šāda maza mazulīte. Nu, cik maza? Nu, lielais laikam maks īsti varbūt neielīdīs, bet šāda te somiņa. Forša, paskaties, ar ko es teikšu, tas tāds Fendi dizains laikam ir. Šādi atveram, divas atsevišķas sekcijas, iekšā tāda maiga, patīkama, zamšveidīga oderīte. Kāpēc viņu citu nekādu nav, bet forša var saorganizēt tā kā divās pusītēs somas saturu. Ir rotrītis un rekur uzliekam kā crossbody. Kā es saku, šīs mazās mīlīgās somiņas ir foršas ar to, ka tev ir divi varianti. Nes kā crossbody, nes kā rokas somiņu noķējot lencītes nost. Dāmas, šīs somiņas cena ir 85 eiro un ir ļoti daudz toņu, skatieties. Ieskaitot šokolādīti. Pelēko, ko rādīju, bēžu. Dāmas ir arī balta. Un šitie modulīši dāmas ir visām sudraba cienītājām. Ja? Visām sudraba cienītājām šis ir modulis ar sudrabu. Jauno moduli noteikti, ka es parādīšu. Šodien noteikti Guntai vilks uz melnu vai uz baltu. Šāds modelis, kur īstenībā var arī pasist šādi padusē. Lūk, un šī ir tā jaunie modeļi, kas nāk ar šo te sistēmu. Atveras, skatieties. Hop. Šādā veidā atverās soma. Soma iekšā vēl ir garā lence, ņemot vērā to, ka tur jau klāt tagad iekšā kabata nav, kad jau ir rekur rokrītis. Hop, viens rokrītis, uzliekam somiņu šādi te. Un pievienojot vēl garo lenci, principā var viņu vēl kā crossbody šādā veidā uzlikt. Dāmas, šīs somiņas cena ir 90 eiro un rādu uzreiz jums visus pieejamos toņus, dāmas. Protams, ka visas der. Lūk, dāmas, šie ir visi tonīši. Lūk, skaisti vai ne? Nonākam līdz vēl vienam mastkaru somas modelim. Parādīšu jums, kā viņš izskatās. Un šeit būs sadalījums starp zeltu un sudrabu. Es skatos, ka taņā ir smuki salikusi zeltu un sudrabu. Pa frakcijām, līdz ar to es varēšu parādīt labāk. Ziniet, es laikam ņemšu baltu ar sudrabu sākšu. Ļoti foršs somas modelis. Arī ideāls ar to, ka somiņa ir gan kā rokas somiņa, gan ir garā lence, un ne pat viena lence. Parādīšu tūlītās, ka tu vari viņu nesāt arī kā crossbody. Tātad ādas garā lence, priekš crossbody varianta, un vēl ekstrā dodās lencīte. Katrai somiņai pilnīgi citādāk ir šī lencīte. Un tad iekšpusē kabatiņu rāvējslēdzēja. Ļoti foršs crossbody, nu vasarē vispār izcili, plus tu vari izvēlēties zelts vai sudrabs. Lūk, tā kā baltu es jums tādu parādīju. Paskatīšos, vai kādai uzlika garā lence. Es ticamāk, ka nav. Lūk, tātad nesu rokā. Šādi. Nu, protams, dāmas, kā es teicu, es jūnijā nelidošu, tātad jūnijā būs pauze, tagad atgriezīšos butīku uz vietas tikai no jūlija, kas nozīmē to, ja jūs vēlaties kaut ko sev, tad jums ir jāieķer tagad, ja jūs vēlaties kaut kādas somiņas vasarai. Jo tad jau būs pusvasara pagājusi, vai ne? Lūk, tā kā ejam ātri pa toņiem, dāmas, cena 87 eiro. Ir kāda vai nebija ar garu lenci? Es gribēju parādīt. Uz veselību. Tāks, skatāmies, dāmas, tātad. Visas ar zeltu tagad rāda toņus, ja? Visas ar zeltu. Šīs ir zeltu. Tap. Šeit sākās sudrabs. Visas krāsiņas ar sudrabu, dāmas. Starp citu ar sudrabu šajā reizē nav. Nē, nav izlikts, dāmas. Pagājušais ļoti labi gāja tieši gaiši zilais. Gaiši zilais, tāds pats kā ar zeltu, tikai ir ar sudrabu. Bet dāmas tikai divas. Tāks, dāmas, un tad es arī uzreiz parādu to, ko rādīju zamšādā. Parādu uzreiz ādas versijā, kā es arī teicu. Šis ir ļoti labs top modelītis, ļoti ērts vasarai, kā es teicu ar šiem diviem rāvējslēdzējiem. Tieši tās pats, kā es jums rādīju zamšādas, lūk, ir ādas versija. Ādas versijai dāmas cena ir 73 eiro un rekur uzreiz krāsas es jums mēģinu parādīt. Redziet, cik daudz šajā reizē super daudz, jo pagājušais man nebija ko jums rādīt, tad šoreiz ir. Redziet, cik daudz. Lūk, parādīšu, kā ir šeit, starp citu. Skatieties.
Tas mūs gaida šodien, dāmas. Un tur tālāk galā ir viss, kas attiecās uz piekariņiem, naudas maciņiem un tā. Tā kā ir ko celt, vai ne? Es esmu nonākuši pie saucamās, es viņu saucu par skariņu somu. Paņemšu kaut ko vasarīgu. Šis arī ļoti labi gāja modelis. Pagājušajā butīka vakardien es jums rādīju lielo versiju, tad te ir maziņā versija. Maziņā, man liekas, riktīgi forši lielā, tāda liela, maziņā paskaties tā. Riktīgi stilīgi. Un tagad jau tās vārdstas ir baigā modē. Lūk, tādu tā kā sudraba zeltīgu furnitūru, ādas lūturītis, iekšpusē forši organizēta. Man patīk, ka ir tās kabatas pa vidu, tad divas atsevišķi nodalījumi kabatu pa vidu, kabatiņu uzrāvēs vajadzēja. Protams, dāmas, ir arī garā lence, tās parādīšu, kā ir ar garo lenci, sauc uzreiz cenu, 80 eiro, ļoti daudz krāsu. Un rekur es parādīšu to salīdzinājumu lielo un mazo. Te arī ir lielā, starp citu. Lūk, šāda lencīte. Tu vari viņu nest šādi arī. Un iespējams pat vari kā krosbadi uzlikt. Ja? Es gan esmu tādā maziņa, bet garāk auguma dāmām izcili. Un skatieties šeit, es varu salīdzināt, jo iepriekšējā butīka bija tikai lielās. Tātad lielā, mazā, redziet? Parādīšu abām krāsas, un lielai dāmas cena ir 90. Arī ideoloģija identitāte pat tikai izmērs lielās. Ja? Skatieties, uzreiz kopā rādīšu. Tātad augšā lielās, lejā mazās. Un tad es tādu braucu, un tad ceru, ka jums izdodas saskatīt toņus. Kādi ir pieejami? Nu, lūk, tā kā tas no tādām somiņām. Parādīšu tūlītās jums vēl forša somas modeli, kurš arī ir visu laiku te ir gājis, kopš viņš parādījās. Man ļoti viņš patīk. Tātad paskaties, soma maisiņš. Savelku, somā uzreiz ir garais rokas. Paskaties, kāda forša skrienā soma. Nē, izcili. Man patīk. Lūk, jo tagad jau visas šīs savelkamās maisiņi un tā tālāk ir trendīgi. Var noņemt šo nosdāmas un paskaties. Uzsitam kā tādu lielu klaču. Tagad jau tie olversijas klači ir baigā modē. Lūk, tā kā var izmantot pleca soma, klačs liels, tad, kad tev viņu vajag. Un skaties, mēs varam viņu šādā iztaisnot, tad varam spiedpodziņu, iekšpusē liela slipkabatādes un kabatiņu uzrāvējas lēcēja. Lūk, šis ir foršs modelis, dāmas, saku uzreiz viņam cenu. Cena, dāmas, viņam ir 90 eiro, šoreiz ir ļoti daudz krāsas. Tāds, te gan ir mazs hauss, bet es centīšos jums parādīt. Tātad sarkana, mintiņš balta, citroniņš, taupa, rozā ir fuksija melna un rekurtas sāģa tonītis. Šāda zamšāda soma. Tu siksnīti vari tur saregulēt pa vidu, kā tev vajag. Viņai gan dāmas, redziet, īsti nav forma, ņemot vērā to, ka viņai rekur ir pildījums ar zamšādas somām tā reti, kurai ir cietinātas malas. Jā, viņas pārsvarā visas ir, mazas turošas formu, bet ja tu piepildi, tad ir ok. Lūk, šāda zamšāda somiņa ir rāvējslēdzējs, iekšpusē klasiskā odra kabatiņa uz rāvējslēdzēju un slīpkabatiņa. Un dāmas somai ir arī vēl ādas tāda garā lence, var uzlikt arī plecā. Lūk, šāda te somiņa. Šī tev ļoti labi pērk mājaslapā. Dāmas, viņām cena 92 eiro, un es parādīšu to tās visus pieejamos toņus. Skatāmies. Tātad dark taupe, pink, šokolādīte. Tātad šis laikam ir taupa un dark taupa ir šis tumšāks daudz. Un tad ir rekur gaišs zils, kā es teicu, konjaciņš un rekur dāmas ir melna. Lūk, šis ir ļoti, ļoti labs foršs šērts modelītis. Tāks, dāmas, rekur stāsta pārdotākais, viens no pārdotākajiem savu modeļiem, kurš ir back in stock no iepriekšējām kolekcijām, viens no bāzes modeļiem. Viņš nebija iepriekš, pat vispār, man liekas, jums viņu nerādīja, vienkārši nebija. Klasisks hobo stila modelis, šāds te, liela izmēra, es teikšu, soma. Sānā rekur ir kabatiņa dāmas, otrā sānā kabatiņa, aizmugurē kabatiņa, piekariņš šāds te, lūk, jā. Un dāmas tātad atveras uz rāvējslēdzēju un paskatieties iekšpusē, cik forša kabata uz rāvējslēdzēju, sadaloša kabata uz rāvējslēdzēju, divas slipkabatas. Un šis ir foršs modelis, cena dāmas 90 eiro. Riktīgi skrienamā soma un tāks krāsas. Vīna krāsa, viņas ir tā saprautas balta, konjaks. Tāda ir tāda gaišpelēka, tāda ir tāda tumšpelēka, šokolāde, taupe un vecrozā. Jūs tur tā sakrauts tādā riktīgā čupiņā. Lūk, tā kā jā, šeit, kā es arī jums jau pagājušajā reizē, ka lidoju šajien stāstīju to fenomenu, ka šajā butīki ir tik daudz preces, ka viņiem pietrūkst vietas. Un šeit jau izplēsties vairs nav, kur šeit ir milzīgs parks un visur blakus viss ir aizens. Un tad viņiem tur vairāk stāvos, dažas somas pat vispār nav izpakotas. Redzēt, viņas vienkārši čupiņā tiek sakrautas. Ja forma ļauj, viņas tiek sakrautas čupiņā. Pilnīgi jauns somas modelis, dāmas, izrādās. Šis ir divpusējais, skatieties. Un būs pieejams vairākās krāsās. Nē, šis ir cits. Таня, только один цвет? Есть шоколадный. Смотрите, есть шоколадный, изнутри красный, есть шоколадный, есть вот бордо, и есть шоколадный вот такой, видите, с оранжевым. Ой, окей. На 200, я вам тут поставлю. Давайте, все, поняла, спасибо. Tātad, skatieties, jauns somas modelis, ļoti interesants. Izrādās divpusējs. Ko nozīmē dāmas divpusējs? Es saprotu to, ka tu paņem viņu atver un izgriez uz otru pusi. Vienkārši atver un to otrā pusē būs sarkana. Nopietni, tāda to var izdarīt, tiešām, tādas dāmas arī ir. Tātad izgriez somu uz otru pusi un viņa būs sarkana. Sarkana zamšāda soma. Skatieties, kā viņa aizdarās. Iekšpusē neviena kabata. Aizdarās šādi uz šādu metāla slēdzīti. Bet, redziet, ir tāds macīčs, kuru var ielikt iekšpusītē. Un uzlikšu tūlītās viņu uz pleca. Ļoti labs izmērs. Šitais pat man izmērs ir ļoti labs. Lūk, šāda somiņa, tā aizdarīta tikai uz tādu puņķīti un reku šis te maciņš klāt. Dāmas, šai somiņai cena ir 90 eiro. Un skatieties, man tikko Taņa salika. Tātad ir šokolādes, šāda somiņa ar konjaka iekšpuse. Tātad konjaka maciņš un arī senāk var izgriezt uz otru pusi un tev būs tā kā konjaka.
Jā, sarkanā, vai ne? Mēģināšu varbūt salikt šeit. Tāda jau rekur ir izgrieztā, kā izskatās izgriezta uz otru pusi nav gan sakārtota. Viņai pat vēl sānus var savilkt dienu. Šis kaut kas transformeris ir. Skatieties, un īstenībā otrā pusē ir tā āda, ka tu principā var izvilkt uz otru pusi, rekur, un tev būs jau cita krāsa. Tātad vīna ar pelēku, un vēl ir šokolāde ar sarkanu. Arī tas pats var izvilkt kā sarkanu un šokolāde. Cena dāmas šai somai 90 eiro. Šāda te es esmu skrejošais šoperis, kā es saku. Man patīk, ka rokti ļauj somu uzreiz uzlikt plecā. Soma ir ļoti labs izmērs. Nu, tāda ritīga ikdienas skrienamā soma, kurā tiešām salika visu. Somiņa atverās šādi te ir tā kā drošības aizdara, kā es saku. Viena astīta priekšā un rekur pilnīgi rāvēslēdzēs pa visu augšpusi, kas ir forši. Un dāmas iekšpusē kabatiņa uz rāvēslēdzēju, slip kabatiņa. Un ir šeit vēl tāda opcija, ja tu vēlies, tu vari to somu šādi sakniedēt, un tad viņa ielokās tie sāni un iegūst bišķiņu. Pamēģināšu tā netaisot ciet parādu, bišķiņu citu formu viņa iegūst. Bet principā es teiktu tā, tas nebūs īsti praktiski, manuprāt, bet šo āķi tu vari izmantot atslēgām. Tas gan, man liekas, ir ļoti ērti. Izmanto atslēgām, tu vari vienkārši samest somā visu, ko tev vajag, un atslēgas tu varēsi atrast uzreiz. Un cena dāmas šai ir 90 eiro. Gaiša zila, starp citu, garā lenze vēl ir klāt, ja ir vajadzība. Un tūlīt tās es jums parādīšu. Ups, uzkarināsim atpakaļ. Tātad tas, ko es teicu, no zamšādas ir šeit. Rekur tonīši, kas ir pieejami. Un tad rekur paskatieties, cik daudz krāsu ir pieejams šim modelim. Paskatieties, vienkārši. Nezinu, cik tur krāsas ir, bet es ceru, ka jūs noķērāt. Cik tur kaut kas ir. Rekur, redziet, šādi izskatās salocīta. Smukāk nekā Gunta centās parādīt. Tas nozīmē, ka tu iegūsti vienkārši to citu formu. Nu, un, protams, šajā sekcijā uzreiz apstāšos un rādu, un visu laiku jums rādīšu vienu no pārdotākiem somas modeļiem. Hermes dizaina stilistikā. Ļoti praktisks somas modelis, ļoti ietilpīgs. Kāds te viņu ir izķidājis, to sakārtosim, lai parādītu to ideju. Atvere ir divajāda, dāmas. Gan šo visu taisot vaļā un atverot pārloku, gan arī visātrākais veids ir no augšas. Jo parasti šāda dizaina somā jātaisa pilnīgi viss vaļā, lai tiktu iekšā somā. Tad šeit to nevajag darīt. Iekšpusē klasika otra ir kabata uz rāvējslēdzēju un slip kabatiņa. Un dāmas somai arī ir garā lense. Lūk, ja ir vajadzība diži, tad mēs paņemam, uzliekam viņu plecā. Tas ir ļoti tuvu un nevaru pagriezties. Tā. Šādi. Nu, ja vajag. Bet principā tā ir tipiska rokas soma. Nu, liela ietilpīga soma. Godīgi. Es domāju, ka tur 15 colu datoru var iekšūt iekšā. No A4 formāts tur stāvēs. Tāda riktīgi darba skrienamā soma. Dāmas šīs somiņas cena 93 eiro, un viņas ir divos materiālos. Tātad āda, kluda āda, un kuras te jums varu paķert fiksi, un zamšāda. Ir arī šāda pati zamšādas versijā. Ideoloģija identiski viss tas pats. Man rekur, piemēram, varu dabūt, attaisīt, jau parādīt. Tātad kā ir, kad atver visu. Tev jāņem ārā lences. Nav diezko ērti, vai ne? Līdz ar to, nu, citi vēl tur attaisa vaļā un aizsā, bet viņš tās lipas tur parājās, un tad rekur vienkārši paņemam atveru, un tad mēs tiekam iekšā šādi. To var izdarīt reizi mājās, kad vajag izlādēt visu saturu, tad jā, bet tā principā tu tiec iekšā pilnīgi no augšas. Super, tas ir tā vēl viens jauns modelis, dāmas, man tikko pateica. Tāds, un izejam cauri krāsām, arī šeit 93, abas divas zamšanāda 93. Tātad, ejam cauri, tāks, kur mums tas sākas? Šeit. Tātad es braucu, un jūs vienkārši skatāties, kādi ir piemie toņi, hops un sākas zamš. Lūk, tā, kas te man minēja, teica Drakulas soma. Nu, tad rādīšu Drakulas somas sarkanā krāsā. Tā, zamšāda somiņa, ļoti viegliņa, ļoti plāniņa, tāda skrienam somiņa. Skatāmies, uzlieku plecā. Kaut kur man. Lūk, šādi izskatās. Tad ir ļoti vienkārši, bet te pašā laikā ļoti forša ērta somiņa, ļoti viegliņa. Nu, un dāmas arī iekšpusē nekā nav. Nekā, man liekas, pat arī maciņa nav. Nē. Šāda parasti skrienamā somiņa, un viņas cena ir 78 eiro. Šīm modelim paskatieties, dāmas, es jums rādu visas krāsas, lai jūs redzat. Visas redzat? Tā, tur mēs tikām skaidrībā pirms jaunā modeļa. Arī ļoti labi pirkta soma. Tātad viņa tāda basket tipa, stingra, redzēt? Ļoti labi stāv. Tātad aizmugurē arī ir šīs te kājiņas un garš roturs. Uzmetam plecā. Šāda. Iekšpusē dāmas aizdarīt ar uz tādiem tā kā striķīšiem tikai. Principā viņi ir vaļāji. Un iekšā šāds te maciņš. Un vairāk nekāda kabatiņa iekšā nav. Un cena 95 eiro. Un pelēka, vīns, konjaks, tumšāka bēša, šokolāde. Atkal konjaks, tad būs navy, gaiši pelēka, ļoti gaiši bēša. Un tur ir kaut kas no dārgtaupes. Laižam, ja ņemam, tad ņemam. Un šis arī bīstaps ir pienāca pagājušajā reizē, arī zamšādas somiņa ar skariņām. Pavisam jauns dāmas šis modelis. Es tikai pagājušajā jums dabūju viņu parādīt. Nu, tām dāmām, kurām patīk šāds stiliņš, tas ir riktīgi foršas somijas. Viņi ļoti viegli ir. Ļoti viegli. Rāvēslēdzējs pa visu augšpusi. Tas ir forši. Un iekšā klasiska otra bija. Kabata uz rāvēslēdzēju un slip kabatiņa. Un dāmas viņai cena ir 89 eiro. Un skatieties, šoreiz ļoti daudz krāsu. Bēša, vīna, šokolādes brūna, gaiši zila, vēl tumšāka šokolāde. Pink, melna, konjaks un tāda bēšīga. Skatieties, dāmas, šis ir ekskluzīvi priekš jums. Pilnīgi jauns somas modelis. Atvests es sapratu, kad vai no vakara vai šodien no rīta, nezinu, bet tikko izlika taņa. Skatieties, kāds interesants. Šāds te rokturis, kurš principā pat noliec somu, viņš tā kā iztaisnojās šāds rokturītis. Tātad, kas mums ir iekšā? Spiedpodziņa un atverās uz rāvēslēdzēju pa visu augšpusi. Un iekšpusē kabata uz rāvēslēdzēju, slip kabatiņa. Un ir vēl garā lence. Un cena dāmas ir 90 eiro. Ir principā tāds taupetonītis, bēžs, balts, citroniņš, dārgtaup, sāģetonis,
konjaks un vīnetonis. Tā ir tā pati. Jā, tad ir melna un tad ir gaiša zila. Ļoti interesants somas modelītis, pašjaunākais dāmas.